Izstāstīšu kādu dzīves paradoksu, novērojot cilvēku saziņu, diskusijas, sarunas. Kāda daļa no tā saucamās sabiedrības laiku pa laikam piemin kādu vīru, ko vārdā sauc Sokrāts. No aprakstiem zināms, ka viņš uzdeva daudz jautājumus, un tā laika sabiedrībā ļoti tas nepatika. Viņš pat tika apmelots, iesēdināts cietumā un arī nogalināts. Zīmīgi ir tas, ka mūsdienās viņa vārdu piemin tādi paši, diemžēl pat morāli kropļi, kuri arī nevēlas dzirdēt jautājumu uzdošanu, kuri nevēlas atbildēt uz tiem, bet tomēr piemin Sokrātu, viņu cildina un godina. Vai tā nav liekulība? Taču ejam tālāk. Gribu parunāt par kādu aktualitāti, kas ir saistīta ar tiem, kas izglīto mūsu bērnus, proti stāsts par skolotājiem. Ir izveidota tāda izglītības sistēma, ka nepastāv līdzsvars starp to, ko bērni mācās, cik daudz mācās, salīdzinājumā ar to, ko dara pieaugušie, šie paši, piemēram, skolotāji. Sanāk tā, ka ļoti bieži bērnu dzīves ikdienas darba stundas būtiski pārsniedz pat paša skolotāja darba stundas. Sanāk, ka ja skolā tiek pavadītas 8 stundas, tad pēc tam mājās atnākot ir vēl vajadzīgas 3 vai 4, citreiz pat vairāk stundu, kuras jāpavada internetā un citādi mācoties. Tad kā tas ir? Kāpēc ir šāda te situācija, kur ir izjaukts līdzsvars? Vai varbūt tāpēc, ka sistēma grib atražot nākamo vergu paudzi, kur tiek salauzta cilvēka būtība jau no bērnības un jaunības gadiem, lai tiktu radītas sistēmai izdevīgas skrūvītes, kuras iedarētos kopējā plānā? Vai tiek radīta tāda sabiedrība, kura jautājums neuzdod? Lai nebūtu vairs tādu, kas būtu spējīgi ne tikai domāt, bet arī runāt, diskutēt un veidot tādu sabiedrisko domu, kas neļauj mūs padarīt par vergiem.